laiks līdz 25 gadiem ir ļoti nozīmīgs laiks, lai cilvēks, teiksim, izstrādātu noteiktas lietas, kā viņš turpmāk dzīvos, kā viņš risinās dažādas problēmas un pieļaut kļūdas šajā laikā, tā skaitā, kuras likums traktē kā likumpārkāpums, arī ir diezgan tāda kopumā dabiska parādība. Tāpēc tas, ko es gribu vēlēt mūsu visu kopīgai nākotnē, ir būt gudrai sabiedrībai. Šo frāzi es dzirdu pēdējās 3 dienas nemitīgi. Sākot ar raidījumu, kas bija kā mums panākt Igauniju 5 gadu laikā. Vakar bija ļoti tāda interesanta un nozīmīga konference par IKT risinājumiem un to attīstību. Un es šodien to 3. dienā arī atkārtošu. Mums ir jābūt gudrai sabiedrībai. Mums ir jāvadās nevis no tiem stereotipiem un klišejām, kas ir mūsu galvās, jo tā mēs nevienam nepalīdzēsim. Tad, kad man bija kaut kāds 17 gadi, kad bija diezgan liels izmisums, pirmkārt, es nezināju, kā dzīvot tālāk. Man īsti tā situācija, kāda viņa bija ar visu to kriminālu sodām, lietām un visu. Un viņa nepatika, bet, teiksim, tā maska, kas bija uzvilkta, viņa bija, teiksim, vajadzēja to buru nest un surēt. Lūk, un man bija tāda lieliska pieredze, kad 18 gados man bija draugs viens ārzemju latvietis, un viņam atbrauc tēvs, un pirmo reizi aizgāju uz teātri, es pirmo reizi aizgāju uz dziesmu svētkiem latviešu, toreiz bija viņš man nopirka biļetes, un es ieraudzīju, tā kā es ieraudzīju vispār paralēlo pasauli, varētu teikt, es ieraudzīju tā kā pilnīgi savādāk, man likās, ka es tādā vidē esmu, un tas viss, kas notiek apkārt, ir tieši tā arī ir jādzīvo, tieši tādi ir jābūt uzskati, tādiem ir jābūt, nezinu, krievis varbūt neizteikšos, un, lūk, un es zināju, ka es ļoti, ļoti gribu mainīties, bet kā to darīt, es īsti nepratu, un, man mazliet paveicās, es pats savas vēlmes varētu teikt, ka un bija iespēja, vai es sapratu, ka es iesaistīšos cietumā vai nomiršu, vai es aizgāju armijā. Tad, kad es atgriezos no armijas, vienkārši man bija tas skats no malas, es vienkārši pusotru gadu nebiju redzējis savu rajonu, es vienkārši ieraudzīju šo vidi, un man ārkārtīgi gribējās izrauties no viņas. To es izdarīju, varētu teikt, pats saviem spēkiem, vienkārši uzsākot darbu, strādājot, pēc tam nodibinot uzņēmumu, ģimeni un vispārējo. Bet es zinu, ka lielākai daļai to, teiksim, pusauģu un bērnu, viņiem šī iespēja nebija tikai viena iemesla pēc, tāpēc, ka, nebija kas pasaka, ka ir savādāk. Lūk, un tad es teikšu tā, ka es esmu ārkārtīgi pateicīgs jums, ka jūs šo darbu darīsiet, un es arī palīdzu tagad jauniešiem ļoti daudziem tieši, kas ir no gan destruktīvām ģimenēm nākuši, gan no arī sodām krimināli. Es teikšu tā, ka ļoti daudzi no viņiem, es teiktu pat vairāki nekā no normālām ģimenēm, kuras tu pieņem darbā, viņiem šī vēlme izrauties no šīs sabiedrības ir daudz lielāka nekā, pat es teiktu, normāliem bērniem. Un ļoti daudz no viņiem ir tiešām fantastiski lietas, ko mēs varam nosaukt. Ja? Protams, ka ir ļoti daudz arī tukšie šāvieni, bet es teiktu, ka tas, ko jūs darat, es esmu ārkārtīgi jums pateicīgs. Es vairāk laikam nerunāšu. Paldies! Bieži vien mēs meklējam kaut kādu vainu ģimenē. Es nācu no ļoti saturīgas, jēdzīgas ģimenes, kur tēvs ļoti daudz strādāja un centās izdarīt visu, jo viņš bija audzis bez tēva, un viņš bija centies izdarīt visu, lai ģimene būtu absolūti tur pēdus, viss būtu kārtībā, un tiešām tā arī bija. Es vienmēr vēru leduskapu, un tur viss bija kārtībā, es vienmēr biju maziņš, tāds apetulīgs ar apaļiem laidziņiem. Un nevar teikt, ka kaut kādas problēmas būtu ģimenēm, es nevaru teikt arī, ka man tēvs vai māte galīgi nenodarbojās maniem. Nodarbojās, un māte mīlēja tā, bet kaut kādos gados 11, tomēr interesantāk bija nevis vienkārši iet uz basketbola treniņiem, bet interesantāk bija kopā tur, nezinu, ar kaut kādiem pārstāvjiem no BMX, tur papīpēt zāli kaut kur aiz stūri, pēc tam jau to zāli pīpēt gan katru dienu, pēc tam jau pēc zāles, tā kā tu saproti, ka sākumā tu attaisnojies, ka, jo tu dzirdi arī no vecākiem, ka būs tikai, ka zāle tas tā kā nav nekas traks, ka tas ir tā kā dabīgais un davai tikai uz dabīgo un tā, ka tā ķīmija nē, un alkohols arī starp citu nē. Kad alkohols tā kā priekš lošiem un tā. Un tāpēc arī nelietojiet alkoholu. Pateicu un teicu nelietojiet. Un restīvi, protams, vēlāk aizgāja viss stiprākās narkotikas un tā, ka mēs tieši ātri ar Endiju 2 vados sapratām to, ka mēs apstājāmies tur, kur sākās heroīns un paldies Dievam, jo no tā būtu atlausties bišķi grūtāk.
Nu, lai neteiktu vairāk, ka bišķiņ grūtāk. Un tāpēc es 14 gados noticēju kaut kādam sapnim par to, ka es varētu būt profesionāls basketbolists. Bija kaut kādi, es visu to laiku arī tur lietojos, nelietojos, tāpēc gāju uz kādiem basketbola treniņiem un, nu, bija aktīvs bērns, nu tā. Un 14 gados atceros ļoti skaidri, kad sākās viss, kad bija milzīgs nepatīk. Es, principā, narkotikas beidzu lietot tāpēc, ka es nenormāli nobijos. Nu, bija divi varianti. Es pasēdēju kāds 3 mēnešus mājās, es baidījos vienkārši šeit ārā, jo zināju, ka labākajā gadījumā es vienkārši ļoti dabūšu galvā. Bet var gadījis, ka arī nositīs. Un tāpēc es tā pasēdēju bišķiņu mājās. Tad bija reize, kad tēvs man tā kā, par cik paldies Dievam, kad arī tēvs bija nācis no normālām cilvēciskām aprindām. Tad, nu tā, viņš nav bijis tur jūsu klients, bet viņš, nu, normāls džeksī, sāk sakot, un viņš man tā arī pateica, tev 14 gadi, es tev vienreiz dzīvē izručīšu, un nekad dzīvē vairāk. Un tā arī, principā, palīdzēja man sakārtot šāds tāds jautājums, un jā, tad es varēju tā kā beidzot iziet arī uz ielas ārā. Nu, lūk, un tad es noticu sapnim, ka es varētu kļūt profesionāli basketbolists, bet paralēli skolā, protams, es nelietoju narkotikas, bet tad bija visu laiku jākaujās. Visu laiku bija jāpārliecinās par to, ka točni tu esi stiprāks pa Pēterīti, pa tur Vovčiku un pa visiem pārējiem. Tad pa visu rajonu gāja, un tur, kur nevarēja pats tik galā, tur gāja 2, 3. Nu, visu laiku bija kaut kā jānoskaidro šīs attiecības. Un es tā kā braucu uz cēsīm pie jauniešiem un tā, ka es tiešām skatos par tik muļķīgām lietām, kur vienkārši tur kāds kādam ir uzrāvis, kāds ir nokritis, kāds ir nosists un sēž. Un es vienkārši, nu, tajā brīdī pasakos tur dieviņiem vai kam. Ar manīm tas varēja notikt tiešām daudz reizes vairāk nekā tiem mazajiem tievajiem puisīšiem, jo es jau 14 gadus biju šitāds. Nu, lai saprastu, es biju tur 93 kg, es trenējos 2 reizes dienā, un es biju, nu, es tur 16 gados tupos ar 220 kg. Nu, lai saprastu, es biju zvērs. Nu, tāds, es tur kāvos ar pieaugušiem vīriešiem, un tā vispār nebija nekāda problēma, tas bija tikai jautri un jautrāk katru reizi. Tā kā es pasakos katru reizi dieviņam, ka es tur nenonācu. Bet es jau dabūju realizēt, nu, kaut kādā mirklī profesionālā sportā, un šis sports, nu, aizvietoja kaut kādā mērā tās stulbības, kas visu laiku tika darīts uz ielām, bet tad paralēli sākās naksklubi. Jo tu biji stilīgs, tu biji izlases dalībnieks un biji meitenis un tas. Un es principā līdz kaut kādiem 23 gadiem, tur bija 19 gados beidz profesionāli karjeru, tad sāku strādāt, tad galvenais uzdevums nebija tur pasauli izglābt, bet vienkārši naudu nopelnīt. Un tad paralēli naksklubi. Un tikai 23 gados man atnāca kaut kāda doma, bļēns Raimondu, nu tev vajag kaut ko iedzīgu, nu tev vajag kaut ko tādu. Un tad bija tieši 29. gads, viss apstājies, es tur pirms tam celtniecību ņēmos, man bija tur savas brigādes, un starp citu man bija ļoti daudz tieši, nu, kas bija atbrīvojušies, nāca, nu, meklēja darbu un tā tālāk. Es viņiem tur cīnījos, visu kaut kā tur pa paņēķiem, nu kā viņi gribēja, tā arī mēs cīnījāmies. Jo viņiem likās, ka viņi vēl joprojām ir tur, bet es teicu, ka tas laiks ir beidzies. Nu, ka tēt vai nu mēs strādāsim, vai mēs dzīvosim savā. Un tad es gāju strādāt pa treneri, pie sava trenera es gāju palīdzēt mazos tā kā treneri un sāku geto projektu, nu kā tīri kā priekš sevim un draugiem. Un tas bija mirklis, ka, protams, nekāda finanšu tam nav, nekā nav, un kas var iesaistīties tev draugi. Un, principā, mana pieredze ar brīvprātīgo darbu sākās tieši tādā mirklī, jo pirms tam es tieši tāpat domāju, ka viss notiek tikai par naudu. Un tas ir brīdis, kad es apkopoju visus savus tur paziņas, draugus, es biju iesaistījis visus, ko varēju iesaistīt, lai varētu notikt kaut kādi pirmie turnīri, un, starp citu, arī Endija kolēģis tieši Mārtiņš ir viens no mūsu atbalstītājiem jau no pirmās dienas, Mārtiņa Beķerē, kas deva kliņģerus un dod vēl joprojām tos pašus kliņģerus jau 8 gadus, un visiem viņi garšo, un tā ir vesela tradīcija. Un tāpēc es iesaistīju visu, ko es biju saticis naktsklubos, ar kuriem es biju tusējis tur biezajiem, mazāk biezajiem, tādiem un šitādiem, visi bija iesaistīti tajā, lai mēs varētu organizēt, nu, tā kā šos pirmos turnīrus. Un, nu, par cik Grīziņkalna rajons bija tāds strjomņinkīs, un tagad jau viņš tāds palicis tāds baigi, nu, tomēr korekti, tur pašvaldību parku izremontējis, tomēr arī pašvaldības policija diezgan aktīvi strādā. Nu, ļoti reti, kad notiek kaut kāds bīti, pagājušajā gadā atkal izvarošana, bet principā kādreiz tāda izvarošana bija laikam katru tur mēnesi vai katru, nu īstenībā tas bija pilnīgs ārpēc, un plus vēl ņemot vairāk visu pērnos jau tur prostitūts, narkotikas un tā, ka ar vietējiem tur tirgoņiem mēs novienojamies, līdz kurienē drīkst, līdz kurienē nedrīkst, jo skaidrs, ka joprojām, cik es, nu tā,
Nu, nezinu, bet man šķiet, ka policija atbild par to, kurš ko drīkst tirgot. Nu, lūk, tā kā iespējams, ka to jautājumu nākotnē varētu parisināt un beigt dalīties šādā formā, vienkārši palielināt naudu no algu cilvēkiem. Es ceru, ka mēs nodokļu maksātāji spēsim to nodrošināt. Bet konceptuāli vienkārši viss tas rajons, tie puiši, viņiem bija tikai 2 varianti. Vai nu viņi iesaistās, vai nav varianti. Nu, viņi iesaistījās. Un tieši pagājušā nedēļā, laikam, netiec, varbūt pirmo reizi pienāca klāt viena māte, paspied roku, teica paldies tur par 2 jauniešiem, kuri ir pagājuši kaut kādi 6 gadi, kopš viņi nav pie mums. Projektam ir 8 gadi, viņi iesaistījās pie 1., 2., 3. gadā. Viens tagad strādā madračus taisa. Nu, jāsaprot, viņam māte dzīvoja, viņam bija tikai māte, viņa bezbraukšana no Daugavpils. Viņi māte dzīvoja Vācijā un strādāja par maļaršicu. Un dēls dzīvoja viens pats Latvijā, un tad viņam tur atsūtīja naudu, tad neatsūtīja naudu un tā. Un principā viņš izauga, nu tā, starp to ģimeni, kur tā māte man to paldies teica, un starp Grīziņkalnu un to Getiņu. Šobrīd, es teikšu godīgi, nav tik daudz tādu jauniešu, kuri tā vazātos. Tajā brīdī bija, ko tiešām risināt. Tāpēc tas bija laiks, ka mums bija 4-5 tādi rīktīgi rajonu puikas. Tagad mums ir parādījušies tādi labi ģērbti, no normālām ģimenēm. Ir gan, teiksim tā, ir tur no normālām ģimenēm vai no bērnam. Nu, tas kontingents ir tāds, bet arī tie no bērnam, tu pat tā neredzi, ka viņš būtu kaut kādā veidā, ka viņš atpaliek. Nu, tā uz acu tu neredzi, tu tikai redzi tādā brīdī, kad sāc strādāt, tu redzi, ka viņš nejūt tādu drošību, viņš neusticās tik ļoti, viņš nejūt tādu brīvību, viņam nav tāda brīvība runā, viņš tik brīvi neizpaužās, viņš mēģina sev kaut kā pievērst uzmanību, bet vai tā ir tāda baigā, viņš baigā aizvarās, vai atkal viņš ļoti lēc ārā no visu. Tā kā tas 2 reakcijas, pēc kurām bieži vien viņus var tā kā atšķirt no pārējiem jauniešiem. Un es domāju, ka tas, ko dara geto šobrīd, mums pat vairāk ir jāuztraucās, arī Endijs pieminēja par tiem normālo ģimeņu bērniem, jo tie vecāki pilnīgi apmāta to, ka viņiem liekas, ka tas bērns ir šitā te līdz 30 gadiem jāizājā.